Paskaties, tā kā nomērīts 16, 19. februāris, trešdienas novakar pēc 4:00 stāriņā autopilotā mums Sabiedrības integrācijas fonds ir ciemos. Šodien Sabiedrības integrācijas fondu pārstāv Aizvilpe. Viņa ir Sabiedriskā integrācijas fonda sociālo inovāciju atbalsta nodaļas programmas koordinātora. Aiča! Labdien! Kādas sajūtas dzīvējā? Prieks. Prieks un satraukums. Tās divas lielākās sajūtas. Pie manis ciemos šodien arī sociālā uzņēmuma Barbulēta vadītāja Baibā, Blomniece Jurana. Baibā, čau! Čau, čau! Kādas tev sajūtas? Ļoti, ļoti priecīgi. Baibā aizkadrā prasībai sarunas laikā viņi var taisīt selfijas un bildes. Es teicu, ka var, jo tas viss ir par sabiedrības integrāciju. Jo tās bildes pēc tam saliks iekšā, un tur būs atsauce Star FM, Egons Reiters un Sabiedrības integrācijas fonds. Es saprotu, ka Sabiedrības integrācijas fonda kārtējā aktualitāte, kārtējā liellieta ir tuvojas noslēgumam SIF pieteikšanās atbalstam. Šajā gadījumā finanšu atbalsts, varbūt arī atbalsts idejas izstrādē, sociālā pakalpojuma izstrādē un attīstībai. Bet man ir abi divi jāņem. Man ir gan jāattīst un jāizstrādā, vai es varu tikai pagaidām idejiski apspriesties ar jums telefoniski. Piemēram, ja man ir liela doma, bet es zinu, ka es to darīšu pēc 2 gadiem, piemēram. Projekts ir jāuzsāk pēc līguma noslēgšanas. Tas nozīmē, tas ir šogad vai vēlākais nākamgad. Projekta laiks ir līdz 2 gadiem, un vismaz 1 gadu ir jāaprobē inovatīvais sociālais pakalpojums. Tas var būt tātad pilnīgi jaunradīts pakalpojums, vai tas var būt esošā pakalpojuma uzlabojums ar kādu inovatīvu pieeju vai inovatīvu metodi. Šajā gadījumā mēs runājam par lietām, kur cilvēks jau ir iestrādājis, un viņam ir vajadzīgs kaut kāds papildinājums. Es pieļauju, ka kāds ir no stāriņu klausītājiem, kurš jau ir šajā apritē, un viņam līdz tam 31. datumam ir jānoapaļojas, lai ieviest papildinājumus savā uzņēmumā. Līdz 31. martam var iesniegt idejas pieteikumu 2. vērtēšanas posmam. Un tas nenozīmē, ka visas tās idejas tiks atbalstītas? Tas nenozīmē. Tās idejas tiks vērtētas. Tātad tā jābūt sociālās inovācijas idejai sociālo pakalpojumu jomā. Tātad sociālā inovācija ir jauni, efektīvi, ilgtspējīgi risinājumi sociāliem izaicinājumiem. Un jāparedz tātad šis sociālais pakalpojums obligāti šajā programmā. Kā jums vispār izskatās, cik nopietni būs jāvērtē? Tādā ziņā gāžos riņķi? Jā. Var teikt, ka gāžiņķi? Jā, interese ir liela. Pirmais vērtēšanas posms jau tuvojas noslēgumam. Pirmajos 2 atlases mēnešos tika iesniegti 43 pieteikumi. Un salīdzinot ar citiem šāda veida pasākumiem? Šāds notiek pirmo reizi. Sociālās inovācijas, sociāla pakalpojuma jomā Sabiedrības integrācijas fonds pirmo reizi. Tāpēc nebūs ar ko salīdzināt. Nebūs ar ko salīdzināt, jā, bet gaidījām mērnāku interesi, jo plāns bija tāds, ka atlase ir atvērta gadu, vai līdz kamēr ir pieejams finansējums, un tagad skatāmies, ka pieteikumu ir ļoti daudz. Pareizi ideja, ka stāriņi izdevās iesaistīt šajā pasākumā. Ļoti labi izvēle, es teikšu. Sociāli pareizi izvēle. Tie ir pārsvarā tie no 43, kas ir jau pieteikušies. Tūlītās būs vēl, bet tie, kas ir pieteikušies, tie ir uzņēmumi, kas jau darbojas šajā jomā, vai tie ir uzņēmumi, kas vēl būs? Tad pieteicēji mums ir ļoti dažādi. Tie ir gan uzņēmumi, tā skaitā, protams, sociālie uzņēmumi, biedrības nodibinājumi, pašvaldības un pašvaldību iestādes, kā arī valsts iestādes. Tad pieteicēju loks ir plašs. Tie ir daži tātad jau sociālo pakalpojumu sniedzēji pieredzējuši, bet tā nav obligāta prasība. Var iesniegt arī sociālās inovācijas ideju pieteicējs, kurš vēl neīsteno šos pakalpojumus. Tagad Baiba varētu iesaistīties sarunā un izstāstīt, kā mēs nonācām līdz mērogajamībai un kā mēs tikām gal galā līdz Barbulētai kā tādai. Mēs arī piedalījāmies konkursā vai mēs gājām savu ceļu?
Es piedalījos Reach for Change konkursā, un mēs bijām pārmaiņu līderi Eiropas līmenī, pat pasaules līmenī, un ieguvām lielu balvu. Bet pirms tam viss sākās ar to, ka dzīve pati mani tur aiznesa. Kad es strādāju skolā, tad redzēju, cik grūti skolotājiem ir saprast, ko darīt bērniem, kam ir grūtības. Un es meklēju ceļus, un esmu ļoti daudz terapijas beigusi. Un sakrājot savu vairāk kā 20 gadu pieredzi kopā, es sapratu, ka man jāvingro ar bērniem. Bet vingrot katru dienu, tici man, ir diezgan grūti. Un, ja tu strādā 8 stundas. Un man teica, uztaisīja līdzsvaru dēli. Tas ir tēta pirksts. Tas ir tēta pirksts. Paldies manam tētim. Sveiciens tavam tētim. Un paldies manam vīram, kuram dzimšanas diena, viņš to arī palīdz labot un uzlabot, lai pasaulē tas būtu vieglāk lietojams mūsu bērniem. Vienos svētkos, kā sauc vīru, kāds tētis sauc? Tētis ir Agris un vīrs ir Mareks. Sveiciens Agrim un Marekam un Bučs. Bučs. Paldies viņiem, bērni daudz iegūst. Vai ne? Mācies viegli kustībā. Starp citu, vienu tādu dēli varēs dabūt. Uzmanīgi jāklausās, ko mēs te stāstam. Mācies viegli kustībā. Barbalēta piedāvā līdzsvaru platformu mācību, un tas viss ir darba produktivitātei, un šajā gadījumā var teikt, ka arī mācību produktivitātei inovatīva, zinātnē balstīta metode, uzmanības fokusēšanai, motivēšanai, informācijas iegaumēšanai un enerģijas veicināšanai gan darbā, gan mācību procesā. Par to līdzsvaru platformu, kāpēc, kā un radās tieši ideja par konkrētu šādu rīku? Es zināju, ko es gribu no smadzenēm dabūt ārā caur kustībām. Un tā kā es teicu, es piekusu vingrojot, tad teicu uztaisīt tieši tādu dēli, kur es kustos tieši tā, lai aktivizētu elektrisko aktivitāti smadzenēs. Es nestāstīšu jums gari, bet tad, kad mēs stāvam uz dēļa, mēs aktīvāk domājam, esam uzmanīgāki un labāk atceramies mācību vielu. Zinātniski pierādīts, neiroloģiski pierādīts. Tas nav tā, ka vienkārši teicis galdniecībā. Jā, tas nav no zila gaisa izgrābts, bet tu iezīmēji, ka tas ir mācību procesā, bet tad jau tas dara arī pieaugušajiem. Ko pieaugušajiem nedēļo man tik daudz? Jā, tas ir, mēs tagad ar to sākām, jo patiesībā man bija ticība, ka dēles ir tikai bērniem, skolotājiem un bērniem. Un tad izrādās, ka sociālajos centros, rehabilitācijas centros, pansionātos vecajiem ļaudīm sāka šo dēli piedāvāt. Un patiesībā arī uzņēmēji pērk. Lai pie stāvgaldiem būtu uzmanīgāki, ar mazāk stresu, ar augstāku uzmanību. Tas nozīmē, ka te Andris, piemēram, rakstā, hei, es gribu dēli, viņš raksta. Pirmā lieta, Andris varēs piedalīties konkursā WhatsAppā, numurs ir 2844774, bet kā var tikt pie tā dēļa fiziski, kur mēs meklējam informāciju? Meklējam barbaleta.lv? Barbaleta.shop.com. Shop.com. Jā, vai barbaleta.lv. Mums ir 2 mājaslapas, jo mums ir 2 produkti. Barbaleta.lv ir vairāk par mācību metodi, kur var iegūt skolotāju informāciju zinātnisku. Barbaleta shop ir vienkārši veikals, kur dēli var nopirkt. Kā tas tīri praktiski strādā? Un kā tas izskatās noteikts lietas apvienojumā, tātad mācību procesā, vai mēs ņemam pauzi mācību procesā un tad dēļojam, un tad esam atpakaļ pie darbiem vai mācībām? Viss atkarīgs no mērķa. Ja tu gribi, piemēram, tagad iemācīties sievas numuru, pieņemsim, ja tu nezini no galvas, es tev viņu tagad varētu 3 minūtēs iemācīt. Tu stāvi uz dēļa, tu kusties un paralēli atceries to informāciju. Tā var būt matemātika, algebra, ģeometrija, pilnīgi vienalga, kāds informatīvais avots tur ir. Redzi, tāpēc mēs arī stāvam kājās. Jā. Jo mēs nonācām līdz tam caur taustīšanos. Kādreiz galdi bija galdi, un bija sajūta, ka tu esi piesiets pie tā galda, un līdz ar to tās 3 stundas arī ir, zinām, fiskultūra. No tādā ziņā, ka tur ir vajadzīgs prāta asumiņš, visu laiku jāvāk līdzi, un tu vajadz arī strādāt 3 stundas, un ja tu esi pie krēslu, ka pēc kaut kādām 1,5 stundām tev jau sāk nākt sajūta, ka tu esi iesēdējies. Jā, es konferencē esmu uz dēļa stāvējusi un runājusi ar 1000 cilvēkiem uz skatuves. Redziet, dēlis ir atslēgas vārds. Uz darbu jābrauc ar dēli. Ar dēli vai jāstāv kājā, vai jāskrien, vai ar riteni. Pagaidi, bet tas ir jebkuram, vai iepriekš vajag tomēr pie doktora aizstaigāt? Šeit mēs varbūt runājam par cilvēkiem gados. Es pieļauju, ka tur kaut kāda līdzsvara sajūta. Jautājums, cik nopietni mēs skatāmies. Ja mēs gribam rehabilitācijā, tad, protams, to darīs fizioterapeiti, ergoterapeiti, psihologi, psihiatri, bet ja mēs vienkārši gribam būt enerģiski un aktīvi, tad arī tu vari Star FM raidījumus vadīt uz šī dēļa. Nekas tā nenotiks. Bet to mēs paeksperimentēsim tūlītās, tad, kad mēs tiksim līdz klausītājiem, kurš gribēs tikt pie dēļa. Tik labs, ka izklausās, ka ārzemnieki arī droši vien stāv rindā. Vai tā ir, vai ir izdevies atrādīt arī ārzemniekiem? Labi, šis jau, protams, tādā ziņā nevar likt trademark zīmi virsū, jo tas nav, varbūt,
100% barboletes izstrādājums, jo vispār jau tāda dēļa pasaulē ir, bet šajā gadījumā apvienojums dēlis plus tā izglītošanās. Ir. Mums ir trademark, mums ir arī patents, jo šis process patiešām ir inovatīvs. Vai es paprovēšu nostāvēt? Bērnībā man bija sajūta, ka man ir labs līdzsvars. Vai, bet šis jau ir tāds... Stabilais. Nu, tāpēc, lai ikviens var nenokristu. Jā, bet tad es tev ieslēgtu planšeti, un tev planšetē būtu zvaigznītes jānoķer, jo tur ir bumbiņi, kas tev jākustina ķermeni. Tas nav tā, ka tu kusties, kā tu gribi. Tur ir sava kārtība. Kas tev ar savu ķermeni ir jāvies. Un tur arī tas trademarks, jo dēls, dēli jau katrs izgudro. Velospēds jau ir izgudrots. Nevajag izgudrot jaunu velospēdu, bet šajā gadījumā mēs un tad pieņemsim, tu nezini reizrēķinu, tad tev jāvāk ir ar to bumbiņu jāvāk uz reizrēķinu atbildēm. Brīnišķīgi. Ko jūs teikt, ja jums tagad uz Sabiedrības integrācijas fondu iedomājamies, ka vēl neviens nav pieteicies un atnāk Baiba ar šādu te dēli? Mēs teiktu, ka brīnišķīga sociālā inovācija, bet šajā programmā, diemžēl, mums tieši tie sociālie pakalpojumi ir svarīgi. Tā kā potenciālos pieteicējus aicinu padomāt tieši par sociālā pakalpojuma izstrādi. Tā, hokejs, tā pieauguši arī dēļo hokejistiem super līdzsvarā driblēt ripu grūti, bet labi. Tā, Miķelis Rēdliks ir mēģinājis, viņš teica, ka forši. Es tikko pamēģināju, es arī varu teikt, ka ir forši, bet es neesmu to pilno programmu ar tavu planšeti, ar tavām zvaigznītēm izgājis. Barboletes dēls ir jau nopromēts, ir bomba ar lieliem burtiem, tā Santa raksta. Tā, ideja forša. 2+3, 5-3 ārzemnieks. Jā, mēs esam 5 valstīs īstenībā. Kurā vietā jūs esat jau pārstāvēt? Itālija, Turcija, Lietuva, Beļģija un Īrija. Esmu skolotāja un arī mamma izklausās super rīks, Aiva. Atrad tev kundes? Super, Dēlim. paldies. Jā. Un tie, kas uzvarēs konkursā, varēs viņu iegūt, vai ne? Tu man iedosi konkursu jautājumu arī? Konkursu jautājums man tagad skaļi jāpasaka. Aha. Cik valstīs barbolete šobrīd ir? Zīmīgi, ka tikko par to arī runājām. Tā, barbolete shop līdzsvaru platforma. 5 valsts un pirmā pareiza atbilde tā arī ir. Līdz ar to šo es lieku uz augšu, pasties, kā tas notiek. Kā tas nāk, tā kā pa pārpilnības ragu nāk. Bet mums pirmā pareizā atbilde. Ir arī dažas nepareizās. 6 iezīmējās. Redzi, un tas ir stāsts par mūsu uzmanību. Kāpēc tas dēls ir? Tikai un vienīgi par uzmanības fokusu un reakcijas ātrumu. Vai ne? Tas ir tas, ko mēs mūsdienās zaudējam, tāpēc, ka mēs tik maz kustamies. Brīnišķīgi, tā, 26788 līga, es apsveicu. Tagad līdzsver dēls tev mājās ir, ar to es tev apsveicu. Būsi uzmanīgāka, droši vien enerģiskāka. Tas jau nav tikai par matemātisko domāšanu, tas jau arī par radošo. Jā, un enerģiskāk ar mazāk stresu. Brīnišķīgi. Nu, pasties, kā dieviņš mūs saveda kopā. Žēl, ka es nevaru piedalīties spēlē, bet es varu ieiet šopā. Es tev varu iedot. Kāds iedot? Jānopērk, jāatbalsta saviet. Es tagad ar kino saku, mums piekdienās ir kino raidījums, Oskara ceremonija, un tad nāk ciemos visādi latviešu kinomeistari. Un galā mēs nonākam līdz tam, ka filmē pirmizrāda kinoteātrī, un tad atkarībā no tā, kāds tas apmeklējums, tad tik ilgi arī rāda. Un tad viņi galā saka, bet pēc tam jau būs filma iespējams noskatīties arī kaut kādās platformās. Zin kā tagad visādas platformas. Bet es saku, ka jāiet jāatbalsta savējiem. Tieši tāpatās jāiet un jāatbalsta arī tavu dēļošanu, jo tas dēls jau kaut ko arī maksā. Viņš maksā, un īstenībā šobrīd mums ļoti nepieciešams finansējums aplikācijas paplašināšanai, lai mēs varam palīdzēt skolotājiem vairāk, un mājās vecāki paši var veidot tādus uzdevumus, kurus viņiem vajag. Un tāpēc tas papildu pakalpojums, ko mēs darām, ir ne tikai pārdodam līdzsvaru platformas, bet uzņēmējiem nodrošinām programmu ar enerģisku kustēšanos un vingrošanu, lai viņi dabūtu tieši to pašu efektu brīvajās pauzēs un iemācās bez mūsu līdzdalības būt efektīvi savās pauzēs. Un tas ir tas apstāsts. Jā. Brīnišķīgi. Ir kur augt, ir ko darīt. Vai varētu salalkot galvas kopā, iezīmēt, kur man ir jāmeklē pieteikšanās anketa, tā ir, vai tas ir apraksts, vai kā tas notiek?
Jā, ir pieteikuma forma publicēta Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā, tad sifgov.lv. Sadaļā projektu konkursi meklējiet sociālās inovācijas. Tur ir gan nolikums, gan pieteikuma forma. Un tas datums, līdz kurām es varu savilkt galus? 2. vērtēšanas posmam, tātad līdz 31. martam aicinām iesniegt idejas. 31. marts. Līdz tam mums ir jāsaliek visi punkti uz I un jāiesniedz savs gala projekts. Sociālās inovācijas ideja jāiesniedz, jā. Ideja, jā. Jā, visas tās idejas tiek apkopotas, ne visas, kā mēs noskaidrojam, tiks atbalstītas. Kas notiek ar pārējiem? Pārējie var gaidīt varbūt nākamo iespēju. Jo tāda iespēja varētu būt. Droši nezinām šobrīd. Labi, šobrīd vispār tāds laiks, ka droši nezinām gandrīz neko. Vai ne? Bet beigās jau viss būs labi, jo visas pasākas beidzās laimīgi. Un dzīve ir viena brīnišķīga pasaka. Paldies par kopā būšanu. Šodien pie manis ciemos Sabiedrības integrācijas fonda sociālo inovāciju atbalsta nodaļas programmas koordinātori Aija Svilpē. Paldies. Paldies, Aija. Un ciemos pie manis ar Visdēli Barbulēta vadītāji. Sociālais uzņēmums Barbulēta, Baiba, Blomniece, Jurāna. Paldies, Baib. Paldies. Paldies. Ir 16 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi.